Bet pirms mēs skatīsimies un atvērsim Bībeli, es jums gribētu nedaudz pastāstīt par lietām, kuras un arī parādīt sākumu atklāsmes grāmatai. Sākumu par vietu, kurā notika šīs atklāsmes. Par vietu, kurā bija nonācis Jānis. Un tā tāda neliela prezentācija. Cerēsim, ka līdz 7 pabeigsim. Šī prezentācija ir drusku, kā lai saka, ar bildēm, ar pagātnes attēliem, ar šī laika attēliem. Un apokalipse ir, tas ir grieķu valodā, tie burtiņus, kā viņu izlasa, tā ir apokalipsis, jā, un tāda ir grieķu alfabēts, man no viņa nav nekādas saprašanas. Bet, kas tajā grāmatā ir lietas, kuras mums vajadzētu nedaudz zināt. Lūdzu? Nē. Es teru kāju. Lietas, kuras mums vajadzētu zināt. Tālāk. Un šī grāmata ir pēdējā Bībeles grāmata. Viņa ir uzrakstīta apmēram 99. 98. gadā. To rakstīja Jānis, pierakstīja. Un oriģinālie pieraksti nav saglabājušies. Kādreiz bija Jēnas sala. Jēnas sala, kura atradās kaut kur pie Īrijas krastiem, kur tika savākti visi rokraksti, 1., 2. noraksts no šīm vēstulēm, un šajā salā bija liela biblioteka, glabātuve, un tad, kad pāvestība ieguva varu, tad šī sala tika okupēta, ieraksti tika sadedzināti, un cilvēki tika nogalināti. Tā kā, ja mēs runājam par atklāsmes grāmatu, tad šie ir noraksti no saucamajiem Antiohijas rokrakstiem. Oriģinālās Bībeles grāmatas nav saglabājušas. Jaunās derības oriģinālās grāmatas nav. Oriģinālie rokraksti. To šī baznīca, kura veidojās jau sen atpakaļ, viņus iznīcināja. Un apokalipse tā ir atklāsme. Bībelē arī to sauc par atklāsmes grāmatu. Citur sauc par Jāņa atklāsmes grāmatu, jo šo grāmatu, šos rakstus mēs arī skatīsimies tālāk, ja jūs varat izlasīt 1. pantu, tad tur ir ļoti skaidri rakstīts. Izlasiet, kas tur ir rakstīts. Jāņa atklāsmes grāmata, 1. pants. Jāuzskaļ. Jā, lasam. Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai radītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš sūtīdams savu eņģeli darīs zinām savam kalpam Jānim. Tātad, Jēzus Kristus atklājums, ko Kristu atklāja Tēvs, tālāk Kristus sūta eņģeli, un to atklāja Jānim, un Jānis dara to zinām pēc tam pārējiem. Un paskatīsimies nedaudz par vietu, kurā tas notika. Tā bija Patmos sala. Druscīgi paregulēsim, varbūt būs labāks asums.
Tātad, tā ir Patmos sala. Viņa, tātad, kas šī ir par zemi? Pretī Grieķijai, kā jūs domājat? Pateic priekšā, pretī Turcijai. Te ir Turcija? Grieķijā. Grieķijā, jā. Pateic priekšā, neko nevar darīt. Tātad, viņi ir apmēram, te viņi atrodas lielajā kartē. Šeit ir Krētas sala. Jā. Šeit ir Krētas sala. Te ir, Turcijas teritorija. Un ir apmēram 70 km jūrā no Turcijas. Ja, šī vietā atrodas. Un viņa nav liela, apmēram 35 kvadrātkilometri. Un tāda viņa izskatās tuvumā. Šeit ir osta. Un netālu no šīs ostas, mēs skatīsimies tālāk, ir arī vieta, kur pēc domā, kur ir bijusi ala, kurā uzkavējās Jānis, un kur viņam bija atklāsme, kuru viņš arī ir pierakstījis. Tāda ir šī sala, tas ir šī viņa izsūtījuma vieta. Par izsūtīšanu parunāsim drusku vēlāk. Šeit ir klosters. Mēs redzēsim to tālāk. Redzēt tāda samērā akmeņaina sala. Tad šeit ir viens no šiem krastiem. Un te tālāk šī pusē atrodas osta. Tātad nepārāk labi apdzīvota, nepārāk laba tā ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Praktiski aizbēgt nevar. 70 kilometrus. Redz, kurš var nopeldēt, jā. Aizbēgt nevar. Tur bija arī akmeņa laustos, un tur izsūtīja tos, kurus nenogalināja. Par Domiciānu parunāsim drusku vēlāk. Tātad, tas ir saucamais Svētā Jāņa klosters, kas uzcelts ir pēc tam. To neuzcēla arī apustuļdienās, to neuzcēla līdz laikam, kamēr Konstantīns Lielais izveidoja vispārējo Romas baznīcu. Tas ir Katolikus Romāne, ir vispārējā Romas baznīca, kur apvienoja sevī pagānismu un kristietību. Ja? Šodien mēs sakām liberālā kristietība, jeb kristietība, kura ir atkāpusies no patiesības, bet saglabājusi nosaukumu un izskatu. Tālāk te ir vēl viena bultiņa, un tur ir ala, it kā tur ir atradies arī Jānis, tur ir piedzīvojis, to ir. Tādi ir ticējumi, tur ir uzcelts atkal viens klosters. Un ir tā interesanti ir, pasaulē ir tās saucamās, ar ko ir populāra mūsu aglona? Ar Bazilika. Ar Mariju. Un tad, kad nāk 15. augusts, kas tur notiek? Lielā staigāšana, tā, ka viņš staigā tur visu. Lielā staigāšana, jeb svētceļošana. Bībelē ir pieminēta svētceļošana. Viens jautājums. Ir? Ja viņi uz Jeruzālēm gājuši, jau sapā. Viņi gāja uz Jeruzālēm. Jeruzālēm, kas lika nodibināt un kas tur lika uzcelt dievnamu? Dievs lika. Kas lika uzcelt klosteris? Tā Jānis. Jānis bija sen miris, jā. Tā Roma atkal. Jā, atkal baznīca. Un kas baznīcai to lika? Sātans noteikti. Daļēji, jā. Romija, jā, tā Romija tur un tad tur. Tā varētu būt, jā. Bet precīzāk,
naudas kāre. Visur šajās vietās, visa svētceļošana, svētceļnieki nesa līdzekļus, ziedojumus. Un tāpēc visa Jeruzālem ir noklāta ar visu ko. To sauc par svēto zemi, tikpat svēta ir kā šeit man zem kājām. Nu, skatīsimies tālāk. Tas ir viens no lielākajiem grieķu teritorijā. Jā, viņš ir pareizticīgo klosteris. Jā, viņi pārvalda pareizticīgiem. Tagad tūplānā, drusku tuvāk jūs redz. Viņi sauc par Jāņu klosteri. Te ir vēl tuvāk. Celts ir sen, ap 500, 600 gadiem. Cik es atceros. Tas ir tas pats, kur tu jau sauci? Jā, tas pats, ko es jau sauc, un tur ir lieli zvani, un tad, kad viņi zvan, tad visa sava dzird šos zvanus. Tā teritorija piederēja Grieķiem? Jā. Jā. Nu, kādreiz bija Romas impērijas teritorija. Šeit ir šī osta. Un Patmosā tulkojumā ir nāvējošā klīns, jeb ubīstvenī. Tātad nogalinošā klīns, nepanesamā, iznīcinošā, briesmīgā, šausmīgā. Tad tur bija ļoti grūti eksistences apstākļi, ļoti grūti. Zaļumi bija ļoti maz, tagad varbūt kaut kas ir izaudzis, bet tajā laikā tā bija katorznieku vieta, kur viņi visi būtībā arī nomira. Šī sala ir celta, ir noklāta ar cilvēku kauliem, ar ticīgu cilvēku kauliem. Tur sūtīja noziedzniekus, bet galvenais tur bija, tika izsūtīti tie, kuri nepakļāvās Domiciāna pavēlēm un, varētu teikt, arī iegribām. Tā viņš šodien izskatās. Te ir tuvāk piestātne, ļoti mierīga, pasargāta no jūras viļņiem. Un tādas ir šīs mājas, dienvidnieku mājas. Tur ir silti, augsta nav, ziemas nav. Un šie koki tur ir tik maz tāpēc, ka ir tāpat kā Kiprā, ir milzīgas temperatūras, 40 grādi un vairāk, ka tur pat nabaga kaķi streipuļo, ja viņi iet pa dienas vidu. Un cilvēkiem no rīta, pusdienlaikā pa mājām un vakarā ir darbs. Savādāk nevar izturēt. Tāda apmēram ir šī nakts, kāda izskatās. Arī tāpat sala piekraste, kur ir ostas teritorija. Te ir šis mazais klosteris, kurš ir izveidots virs, it kā šīs alas, kurā ir bijis Jānis un kurā Jānis ir saņēmis atklāsmes. Redzēt, šo visu pārvalda pareizticība, un pareizticībā ir šī nimbi riņķī. Redzēt, te ap vienam ap galvu, otram ap galvu. Tas ir arī grieķu katoļu krusts. Ja? Viņš ir drusku savādāks, ja? Nekā mēs esam redzējuši. Tāds ir izskats. Un tagad ir man tāds jautājums ir. Visi tie nimbi, tie svētie oreoli ap galvām nāk no kurienes? Atkal no Romas. Pirms. No pagānisma. No saules kulta. Tie jau ir, kā lai saka, senās Ēģiptes, senās Babilonijas kulti, kur
viņiem bija šie nimbi. Nu vairāk. Jo viss jau izveidojās no pagāniem. Viss jau tas katolistisms izveidojās no Būtībā jā, pagānisma, ne? jā. Būtībā jā. Ja mēs runājam par katolicismu, pašā sākumā mēs iesim cauri atklāsmes grāmatā vēsturē, draudžu periodiem, un tad viņi atkārtosies 2-3 reizes. Un tad mēs sākumā tā nebija. Sākumā tā nebija, jo katoliskā, jeb vispārējā Romas baznīca pāris gadsimtus tur šajā baznīcā notikās cīņa starp patiesību un maldību. Notikās cīņa. Mēs nevarētu teikt, ka pašā sākumā tur bija tikai pilnīga atkrišana. Nebija. Pēc tam sāk veidoties. Ir svētceļnieki, ir, kā lai jums pasaka? Mēs zinām arī cilvēki tam tic, un diemžēl, kad šīs tradīcijas ir, kā mēs sakam, ir iesakņojušās tik dziļi cilvēkos, ka viņi tās turpina no vienas paudzes uz otru, un kad šīs tradīcijas viņas arī turpinās šodien. Un ļoti žēl, ka cilvēki nepārbauda savus uzskatus, savas tradīcijas, savas draudzes, baznīcas tradīcijas, savus, it kā šos ticības pīlārus nepārbauda uz stāvrakstītus. Ļoti žēl. Ja viņi pārbaudītu, tad lielākā daļa pasaules ticīgie cilvēki saprastu, kas ir maldi un kas ir patiesība. Tāpat arī šeit. Pirms ieejas ir plāksne, es nezinu, kas tur ir rakstīts, izlasīt es nevaru. Es nevaru, man... Nē, tas ir grieķu valoda. Tās ir grieķu valoda. Tā ir grieķu valoda. Jā. Tā ir grieķu valoda. Tur tie ir grieķu burti un atvainojiet. Nav. Mans mūžs ir aizgājis 2/3. Ne, puse ir. Nevisai ir prātīgs. Ja būtu jau prātīgāk dzīvojis 50 gadus atpakaļ, tad būtu savādāk. Tad varbūt es zinātu. Jā, un atkal šis pareizticīgais krusts. Tāda ir iekšiena. Te it kā ir saglabājusies, mēs redzam, jā, alas kontūrs, un virs tās ir izveidots kāds klosters. Tas ir pareizticīgo. Viena no pareizticīgo saucamajām svētvietām. Un šajā vietā ir arī kāda bilde. Mēs atkal redzam, jā, Jānis, kā jauneklis, tas nekas, ka viņam ir 90 gadu un vairāk. Bilde paliek bilde, un tur ir arī eņģelis ir, un tur ir Marija tēva vietā. Tādas ir bildes, tur neko nevar darīt. Un te ir kaut kāds vēlns ir blakus. Neko. Tā kādreiz zīmēja pagājuši. Un divas spalvas no tā putna. Jā, tas ir ērglis. Ērglis ir kam simbols? Varas un romānismu simbols, jā. Pilnīgi pareizi. Neko mēs nevaram te daudz pateikt, mums nav jārunā. Tāda arī tur ir šāda glezna. Ja mēs runājam par apostulu Jāni, tad apostuls Jānis ir miris apmēram 100 gadu vecumā. Apmēram. Priekš tiem laikiem jauns. Nē. Tad cilvēki jau vairs nedzīvoja tik ilgi. Jo tie bija samērā barbariski apstākļi Romas impērijā.
Bija tautas, kuras neiesaistījās karos un ko Jānis nepārdzīvoja. Tas ir cits jautājums. Šis ir Jāņa kaps Efesā. Jā. Vēl ir kādas personas kaps Efesā, kurš nav zināms, un paldies Dievam. Kas vēl Efesā ir apglabāti? Marija? Marija, jā, kaut kur. Un paldies Dievam, ka neviens neko nezina. Paga, viņa bija sūtīta ārā vai kā? Nē, Efesā jau bija Turcijas teritorija. Tur bija draudz, Efesa draudz. Un Jānis jau viņu paņēma sev. Un Jānis, jā, Aizgādībā. aizgādībā. Viņam jau teica. Nu jā. Viņam jau bija krusts teica. Jā, Kristus to pateica, un viņš izpildīja šo Kristus lūgumu. Un Jānis ir vienīgais, kurš nomir savā nāvē. Vienīgais. Un, ja mēs runājam par Jānim doto atklāsmi, tas ir kā ceļvedis labirintā, lai nonāktu pie mērķa. Mēs lasījām Daniela 12. nodaļā paturī slepenībā šos uzrakstītos vārdus, jo viņi tiks atklāti pēdējā laikā. Atklāsmes grāmata arī tika atklāta tikai pēdējā laikā. Līdz tam laikam tur bija ļoti interesanti šīs lietas. Arī šodien visas lielās oficiālās baznīcas būtībā runā un stāsta daudzas lietas, kas tur nav rakstīts un kas tur nav arī domāts. Jo šodienas reliģiskajā, sevišķi kristīgajā pasaulē ir tāds likums. Bībele ir jāpieskaņo draudzes mācībai. Labirints ir, bet kas mums ir apsolīts, ja mēs lasām Bībeli? Kas ir apsolīts? Kristus, tātad cilvēkiem, kur patiesi grib sekot Kristu. Svētās gars kā poga. Svētā gara dāvana. Tātad, kur tas ir uzrakstīts? Bībelē. Kaut vai apustuļu darbi. Apustuļu darbos, kur vēl? Jāņa. Jāņa 14. nodaļa. Esteri, kas tur ir? Pie 16. pāns. Un es to tēvu lūkšu, un tas jums dos citu iepriecinātā. Lai tas paliek pie jums mūžīgi, patiesības garu 17. Ko pasauli nevar dabūt. Ko pasauli nevar dabūt, jā. Un vēl, ja mēs runājam par 15. nodaļu, Jāņa atklāsmes, 16. Jāņa atklāsmes grāmatu, 16. nodaļu, un tur 13. pants. Bet, kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdējis un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, 14. pants, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Jāņa evaņģēlijas, 16. nodaļa, 13. 14. pants. Tātad šajā labirintā mēs neesam atstāti vieni paši. Mēs lasām Bībeli, un ja mēs patiesi to lasām un meklējam, tad šajā labirintā, ko daudz sauc par labirintu, mēs neesam vieni paši. Ja mēs runājam par Jāni, tad Patmos salā Jāni izsūtīja pēc Domiciāna pavēles. Jānis pavadīja no 95. līdz 97. gadam šajā salā. Un, ja mēs runājam par Domiciānu, tad imperators, Romas imperators. Tas ir mūsējais pats sākums, Jānis vēl ir dzīvs sirmā vecumā. Un Domiciāns
visā impērijā pieprasīja, lai viņu godina kā dievu. Kas notika? Vienkārši karavīri aplenc pilsētu, un viņi visus atzina lielā laukumā, kā kurā vietā. Galvenokārt iedeva vīnogu sulas, glāzi ar vīnogu sulu, un nolika ķeizara Domiciāna bildi, un tev bija uz tās jāuzlēj. Un līdz ar to tu viņu pagodini kā dievu. Uzticīgie kristieši, ko darīja? Es pat ņēmu izdārus. Zemē, vai? Uzticīgie kristieši izlēja zemē, pilnīgi pareizi. Visus tos, kas izlēja zemē, un neuzlēja uz imperatoru skulptūras, tūlīt blakus bija soda izpildīšanas bluķis, un tur bija, un visiem cirta galvas, krāva vezumos un veda uz izgastu. Atvainojiet, es runāju ļoti tieši. Tā notika. Pēc, es nemāku pateikt, vai Jānim arī tas pienācās, bet Jānim arī gribēja pasludināt īpašu nāves sodu veidu. Uzvārīja lielu katlu ar eļļu un iegremdēja viņu eļļā, verdošā eļļā. Nekas viņam nenotika. Un viņam nekas nenotika. To stāsta vēsturi, cik precīzi nezinu. Un tad, kad viņu izņēma no šīs eļļas, viņš bija dzīvs, sveiks, vesels, viņa drēbes bija sausas, eļļa viņa nebija skārus. Un tad tas tika paziņots Domiciānam, un Domiciāns viņu aizsūtīja uz šo Patmos salu, uz šo briesmīgo, iznīcinošo salu. Un tā kā Jānis vairs nevarēja strādāt, viņš bija ļoti vecs, tad viņu kaut cik uzturēja uz katorznieka ēdienu. Un pēc drusku vairāk kā 2 gadiem Domiciāns valdīja 15 gadus, un viņš beidza valdīt 97. gadā. Viņu nogalināja, ziniet kā, imperators. Ret kurš ir miris savā navē. Ret kurš. Un viņu nogalināja viņa kalpi, un Nerva pirmajā valdīšanas gadā, 97. gadā, Nerva pirmajā gadā paziņoja amnestiju ticīgajiem cilvēkiem. Viņš arī ilgi nevaldīja, arī kaut kādu, mēs tūlīt redzēsim. Un praktiski arī tikai kādus 2 gadus, un pēc tam valdīja Trajāns, kurš atkal ievies vajāšanas, bet ne tik briesmīgs kā Domiciāns. Un tagad te mēs varam redzēt, Nero, tas ir Nerons. Ja? Viņš tik ilgi valdīja, ar ko ir populārs Nerons. Viņš nocirta, 64. gadā, vasarā 6 dienas, Romā plosījās briesmīgs ugunsgrēks, kas iznīcināja gandrīz visu lielāko daļu no Romas, sevišķi trūcīgo mājokļus. Ja? Un ūdens nebija ar ko dzēst, un aizdomas krita uz ķeizaru Neironu, kurš gribēja uzcelt jaunu Romu, lai būtu slavens, bet tai pašā laikā viņam, saprotiet, par vienu no iemesliem, kāpēc tika nodedzināta Roma, arī vēsturiski ir tādas lietas, kad viņš gribēja uzrakstīt poēmu par Romu.
Un, lai smeltos iedvesmu, viņš pavēlēja aizdedzināt šo pilsētu. Un visu vainu uzvēla uz kristiešiem. Viņš viņus sita krustā, nosmērēja ar daru, dedzināja, un tad pēc tam pats pabraukājās par šiem dārziem, ietina viņus zvēru ādās, un tad medību suņi viņus saplosīja. Un šajā laikā Nērons iznīcināja kādus apustuļus? Pēteru un Pāvilu, jā. Tie ir notikumi, kas ir rakstīti baznīcas vēsturē. Nu, viņiem abiem nocirt galvas. Abiem nocirt. Tā kā mēs varam šodien priecāties par to visu. Kāpēc kristieši tika vajāti? Dulkinieki viņi nebija. Viņi ticēja, kam viņi ticēja? Atšķirībā no pārējiem Romas pilsoņiem. Viņi te rakstīts negodināja kā Dievu, neupurēja vīraku, nepielūdz tā attēlu. Un tas bija noziegums pret valsti. Arī šodien mums priekšā stāv noziegums pret valsts likumiem. Pēc pravietojumiem mēs skatīsimies arī tālāk atklāsmes grāmatu. Būs laiks, kad pieņems saucamo svētdienas likumu. Sākumā būs aizliegts svētdienā strādāt, tiks varbūt pat grūti pateikt, kādā veidā cilvēkiem liks apmeklēt šos dievnamus svētdienās, bet tad arī spiedīs pārkāpt svēto dienu sabatu, kas ir šodienas sestdiena, un arī tad tiks izdots nokaušanas likums. Bet neviens nezaudēs dzīvību. Jo pirmais un otrais balsas noliec kalpošanu elkiem. Kalpošana. Mums nav jākalpo ne baznīcai, ne mācītājiem, ne kaut kādiem pāvestiem, ne kaut kādiem valsts līderiem, ne popu zvaigznēm, ne sporta zvaigznēm, nevienam. Mums ir viens, kam mēs varam kalpot un kas arī ir tiesīgs saņemt mūsu kalpošanu. Un tā kā uzticīgie kristieši nepaklanījās, negodāja, tad viņus apsūdzēja, un vienkārši pakļāva nāvei. Pakļāva nāvei. Kas notiks šajos laikos? Šajā laikā, jūs zināt, kas ir liberālisms? Nu? Kas ir kristīgais liberālisms? Kas? Puspatiesība. Puspatiesība. Viss ļoti labi. Tāda lavierēša. Ko tas nozīmē lavierēt? Nu, uz kur pusvējš puš? Izpatikt vairākiem. Jā. Vēl tuvāk. Sēdēt uz diviem krēsliem. Tas ir jau pavisam tuvu. Tātad liberālisms ir iet uz kompromisu ar nepatiesību. Ja mēs runājam par kristīgo liberālismu. Tātad es eju kompromisā ar nepatiesību. Vienlaicīgi aizliedzot daļu no patiesības. Ja? Tas ir. Un tāpēc, ka šajā laikā piederība Kristus draudzēja, Kristus atzīšana draudēja ar nāves briesmām. Kristietībā, kristiešu vidū praktiski nebija cilvēki, kas dzīvoja kompromisā.
Un apstākļos, kad ir liela pārbaudījuma, draudzē bija maz šādi cilvēki. Draudzē bija arī ienaidnieki, protams. Visos laikos arī šodien draudzē ir ienaidnieki. Citi ir apzināti, citi ir neapzināti. Mums viņi nav jāmeklē, bet tad, kad tu tiec vajāts patiesības dēļ, tad draudze tiek atbrīvot no visa liberālisma. Un tā tas notika arī tajā laikā. Un Jānis, ja mēs runājam tālāk par Jāni, tad viņš redzēja, viņam tika parādīta visa vēsture līdz Kristus otrai atnākšanai, pat līdz ļaunumu iznīcināšanai. Par to mēs mācīsimies tālāk. Kas ir Bībelē rakstīts? Kristus pateica Jānim, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tāpat arī pie mums ir. Un ja arī mums būs jāiet cauri kādiem pārbaudījumiem, Kristus būs klāt. Kristus būs klāt. Te ir kādā liels attēls, vai tās izskatās Kristus, nezinu, es vienkārši, tā ir kaut kāda, tās ir cilvēku, kā jums pasaka, cilvēku iedomu attēli, un tikai ļoti interesanti, kāpēc es viņu paturēju. Paskatieties baznīcu bildēs. Visas viņas gandrīz ir ļoti līdzīgas. Jā. Un ir ļoti interesanti, ka melnajā kontinentā tur tas viss ir melnās krāsās. Un arī ir ļoti līdzīgi savā starpā. Un tad ir viens jautājums. Kā jūs domājat, ja cilvēki ir pieradināti pie vienādiem attēliem, tad Kristus viltus atnākšana arī būs līdzīgos attēlos. Tādu pati arī būs. Tā kā, ja mēs šodien paskatāmies un pēc tam paskatāmies, varbūt mēs redzēsim, piedzīvosim tos laikus, tad tie attēli būs vienādi, tad jūs ziniet. Neuzķerieties. Jā, neuzķerieties. Neuzķerieties. Viņš būs baigi labs. Jo mēs vēl staigāsim pa šo zemi, vēl dzīvos cilvēki, bet par Kristu ir pateicis, ka viņš pa šo zemi nestaigās. Viņš te nestaigās. Vismaz otrās atnākšanas laikā. Kāda ir apustuļu norāde ir? Tātad te ir rakstīts, tāpēc es Pāvels, nestams Kristus Jēzus važas par jums pagāniem, griežos pie jums. Tas bija tad, kad viņš jau bija Romā, kad viņš bija ieķēdēts važās, tad viņš brīdina cilvēkus, par ko brīdina. Viņš saka par šo Dieva žēlastību, kas ir cilvēkiem dot. Par atklāsmi, kas darīt ir viņam zinām, par ko viņš ir arī rakstījis. Un kas tad ir šis Kristus noslēpums? Kas tad ir? Agrākām cilvēku bērnu paaudzēm tādā veidā vēl nebija darīts zināms, kā tas tagad garā ticis atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Un paskatīsimies vēl arī tālāk Kolosiešu grāmatā, kas tad tas ir par noslēpumu? Kā Kristus ir nācis miesā, Kristus ir atklājis, kas ir patiesība, Kristus patiesību ir paaugstinājis, un viņš ir patiesais upuru jērs, viņš ir patiesais upuris, un vienīgi tikai caur viņu mums ir iespēja saņemt piedošanu, un vēl jaunu sirdi. Piedošanu saņemt ir tikai 50% no mūžīgās dzīves. Mums ir jāsaņem arī vēl jauns sirds ir, tātad jauns raksturs. Un tā ir tā daļa, kas mums ir jāiegūst šīs zemes dzīves laikā. Kolosiešu
grāmatā 1. nodaļā, 26. 27. pāns. Noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņas svētajiem. Viņiem Dievs gribējis darīt zināt, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti Kristus jūsos apskaidrošanas cerība. Tātad Kristus jūsos. Ir daudz dažādas skaidrojumi, ko tas nozīmē Kristus cilvēkā. Patiesā nozīme ir Kristus rakstura veidošana mūsu vecā rakstura vietā. Tā ir patiesā lieta. Kristus iemājošana, tas ir tas, kad manā raksturā, mans raksturs tiek, es gribētu teikt, labprātīgi atdots Dieva rokās, un mans raksturs sāk ienīst grēku un ļaunumu. Un sāk mīlēt patiesību. Notiek jaunpiedzimšana. Par to parunāsim citreiz. 28. pantā. Viņu mēs sluvinām, paskubinādam ikvienu cilvēku un mācīdam ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgi Kristu. Tātad Kristus atklāja Dieva gribu un atklāja raksturu, kādam ir jābūt Kristus sekotājiem. Raksturus mēs paņemsim līdzi uz debesīm. Raksturus. Ja mēs lasām 1. Korintiešu grāmatu, atvērsim 15. nodaļu. Un tur Piecdesmitais pāns. Kas varētu izlasīt? Bet es to saku, brāļi, miesa un asins nevar iemantot Dievu valstību. Nedz arī iznīcību var iemantot neiznīcību. Kas lasīs nākošo pantu? Las tālāk. Redzi, Labi, lasi. es jums saku noslēpumu. Ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti. Tagad gan kādam jālasa. Jā. Aiziet. Lasīsim. Kurš pats? 52. 52. Piepieši acu mirklī, pēdējai bazūnai atskanot, jo atskanēs bazūne, un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. Tālāk, 53. pantu, kas lasīs. Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. Jā. Tātad mums ir rakstura pārveidošanas darbs, ir gan cilvēka, gan Dieva. Bez svētā gara darba pie mūsu raksturs neveidosies. Cits, jauns, debesīm derīgs. Raksturs jauns un debesīm derīgs raksturs tiks veidots tieši svētā gara ietekmē. Bet mums ar savu nepilnīgo paklausību ir jāliecina visiem lieciniekiem, ka mēs gribam šo jauno raksturu. Mēs sev nevaram pārvērst, bet cik mēs saprotam, mēs paklausam tam, sekojam tam. Un tā ir liecība kam? Ar savu nepilnīgo, nepilnvērtīgo paklausību mēs dodam liecību kam? Dievam, Kristum, ka mēs gribam šo raksturu. Un ko viņš dara?
viņš arī nāk un viņu veido. Ievesdams mūs dažādos pārbaudījumos, lai mēs ieraudzītu, kā mums trūkst, un lai mēs lūgtu un meklētu pēc viņa palīdzības. Vēl kam mēs nododam liecību? Ar savu nepilnīgo paklausību. Cilvēkiem, kas dzīvo ap mums. Cilvēkiem, kas dzīvo ap mums. Cik mēs saprotam, tik mēs paklausam, un par to mēs arī runājam. Vēl kam nododam liecību? Debesu eņģeļiem. Citām nekritušajām būtnēm. Un kam vēl nododam liecību? Visam universam. Visam universam, protams. Vēl kam? Vēlnām. Jo saprotiet, ko dara vēlns? Ko viņš dara? Ja bez manas piekrišanas, bez manas reālas atsaukšanās Dievs grib pārveidot manu raksturu, tad vēlnam ir tiesības Dievu apsūdzēt, vai ne? Bet ja es ar savu nepilnīgo paklausību, ar savu nepilnīgo miesisko būtību sekoju tam, cik es saprotu, tad tā ir liecība viņam, un Kristus ko var pateikt? Viņš reāli parāda, ka viņš vēlās piederēt man, ka viņš arī vēlās, lai es viņu mantoju, lai es viņu sagatavoju mājām, un man ir tiesības man upuru dēļ to darīt. Un vēlnam ir jāiet prom. Tā ir izvēle vienkārši. Es izvēlos. Es esmu izvēlējies, jā. Mēs izvēlamies sekot Kristum. Saprotiet, šis lozums, atvainojiet, es to saku, viņš ir pareizs, bet viņš nepasaka būtību. Es uzticos Kristum. Tas atkal ir lozums, bet viņš nepasaka būtību. Viņš nepasaka to, ka es to reāli vēlos. Cilvēkam varbūt nav vārdu, varbūt viņš to ir tā pieņēmis, bet ja viņš sastopās ar Dieva likumu, tad viņš, cik viņš saprot, viņš viņu arī ievēro un nepārkāp. Un tā ir uzticība, tā ir izvēle, kas atļauj debesīm mūs glābt un mantot. Daudz domā, ka tas viss notiekās automātiski. Tu saproti, jā? Es saprotu. Gaida un automātiski, bet nekas nenotiek automātiski. Tur reāli ir jāiet. Un reāli tev ir jāparāda. Nu, jāparāda. Tāpat kā mēs skatījāmies par Domicijām, ja? Reāli. Tur ir bende, tur ir Domicijāna skulptūra. Bet viņš jau nevar to cilvēks pats izdarīt. Pats izdomāt un izdarīt. Es tagad to darīšu. Viņš to nevar izdarīt. Man nav ne drosmes, nekā nav. Bet Dievs, es kungs negribu tev aizliegt, es nekalpošu, dariet ar mani, ko jūs gribat, tu vari drebēt, trīcēt, visu, ko tu vari darīt, bet Dievs tevi redz, tu esi izvēlējies. Tu neej tur un nelej, tu gaidi, kas notiks, viss. Tu vienkārši gaidi. Te ir tā lieta. Un ko tad tajā laikā cilvēks dara? Viņš lūdz Dievam žēlastību. Viņš runā ar Dievu. Tā ir. Arī mēs, kad mēs sastopamies ar kārdināšanām, tāpat mēs runājam ar Dievu. Visu laiku svarīgākā ir, kas Jēzus Kristus atklāsme, šie pirmie 2 panti, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš sūtīdams savu eņģeli darīs zinām savam kalpam Jānim, kas apliecinājis Dievu vārdu un Jēzus Kristus liecību visu, ko viņš ir redzējis. Ja mēs runājam par Bībeli, un mēs arī skatīsimies tālāk, tad mēs varam lasīt
šajos vēstījumos mēs redzam pierādījums Dieva rūpēm un mīlestībai pret saviem ļaudīm. Jo svētais gars kā aizstāvis, skolotājs un vadonis draudzēji noteikti vairāk nekā jebkurā citā laikā. Tātad vairāk kā vēsturē būs vajadzīgs tad, kad draudze ies, arī tātad, kad mēs iesim pēdējo dienu briesmu pilnajos piedzīvojumos. Tad Dievs ir apsolījis. Ko tad? Tātad šis aizstāvs būs nepieciešams ne tikai savā parastajā, bet arī ārkārtējā izpausmes veidā, ko mēs vēl nezinām un nesam piedzīvojuši. Izrēlā bija jāsaņem visbrīnišķīgākā atklāsme, kādu Dievs jebkad devis cilvēkiem. Tas bija tajā laikā. Kad Kristus nāks godībā ar saviem svētajiem eņģeļiem, tad visu zemi apžilbinās viņa klātbūtnes ārkārtējais spožums. Un tur ir 50. psalms no 3. līdz 4. Mūsu Dievs nāk un necieš klusu, iznīcības uguns iet viņam pa priekšu, un stipra vētra plosās viņam visapkārt. Viņš uzsauc debesīm augšā un zemē, lai tiesātu savu tautu. Pie Kristus otrās atnākšanas tātad būs šī nošķiršana. Nošķiršana būs. No viņa tuvuma izies ugunīgs straums, kas briesmīgā karstumā izkausēs visus elementus, un arī zeme un visi darbi tajā tiks sadedzināti. Un 2. Tesaloniķiešiem 1. nodaļā no 7. līdz 8. pantam tur ir tādi vārdi paņemti ir. Kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar savas varenības eņģeļiem uguns liesmās un turēs tiesu par tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu kunga Jēzus evaņģēlijam. Izlasiet, tur šīs lietas ir rakstītas. Un atklāsmes grāmatā daļai arī Daniela un daļai arī Ieba grāmata, daļai arī citur Bībelē ir rakstīts tas, kas, kā mēs te nākošreiz lasīsim, priekškars, kas šķir redzamo pasauli no neredzamās. Atklāsmes grāmatā viņš ir pacelts, un mēs varēsim vērot cīņu starp pretēji noskaņotiem labā un ļaunā spēkiem, sākot ar grēku ienākšanu un beidzot ar krāšņot taisnības un patiesības uzvaru. Tas viss ir tikai Dieva rakstura atklāsme. Atklāsmes 5.13, ja, tātad mēs izlasām. Un es dzirdēju visu radību, debesīs, virs zemes, apakš zemes, jūrā un visus, kas tur ir, sakām. Tam, kas sēd goda krēslā, un tam jāram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos. Tā. Es runāju par šo priekškaru. Saprotiet, uz šīs zemes mēs šodien nezinām, kas notiek aiz priekškaru. Mēs nezinām. Ir labo eņģeļu cīņa ar ļaunajiem eņģeļiem. Saprotiet, ļaunie eņģeļi jebkurā laikā nonest šo namu, jebkurā laikā mēs būtu iznīcināti, mēs pat nebūtu piedzimuši, varbūt. Jebkurā laikā notikt briesmīgas lietas, ja nenotikt šī neredzamā cīņa, ja Dievs būtu atstājis šo zemi. Labie eņģeļi sargā katru, kurš meklē Dievu, sargā arī tos, kuri nemeklē, lai viņi pilnīgi netiktu iznīcināti. Jo Dievs ir apsolījis, un viņa upuris, Kristus upuris, ir gan pār taisniem, gan pār netaisniem. Jo vēlnam nav nekāda interese arī tos savus sekotājus saglabāt. Viņš arī savus sekotājus iznīcina. Cilvēku vidū.
Pilnīgi. Un, ja mēs skatāmies par šo aizskaru, mēs nezinām. Ir viena lieta, kur šī cīņa ir uzrakstīta. Atšķirsim Daniela grāmatu. Mēs esam pieminējuši. Es mēģināšu ātri atrast. Jā, 10. nodaļa. 10. nodaļa. Nu, palasīsim nedaudz. Ja? Palasīsim no 10. nodaļas. Tātad es palasīšu no kura panta? No 11. Te ir runa par kādu eņģeli. Un viņš man sacīja, manu visai mīļo vīru Danielu, uzklausies, ko es tev tagad teikšu. Paliec savā vietā stāvā, es esmu pie tevis sūtīts. Kad viņš mani tā uzrunāja, es piecēlos nedroši un triecēdams uz savām kājām. Tad viņš turpināja, nebīsties, Danieli. Jau no pirmās dienas, kopš tu centies izprast notikušo un pazemojies savu Dievu priekšā, ir tavi vārdi saklausīti, un es biju sataisījies ierasties tavas lūkšanas dēļ. Saprotiet, visi mūsu vārdi ir saklausīti. Visi. Bet persiešu valsts tagad, kuram nav izlabots kņas, nevis, bet kņas, valdnieks, jā, persiešu valsts valdnieks, jā, jeb kņas. Un tagad ir kas rakstīts. Mani, tur ir rakstīts, man pretī stāvēja. Redz, kas tur tālāk tev rakstīts? Mani atturēja. 21 dienu. Pagad, pirms. Nu, labi, lasi. Bet persiešu valsts valdnieks man stāvēja pretī 21 dienu. Izlabojiet. Mani atturēja. Jā, man ir atturēja. Pretī stāvēja. Tātad cīnījās pretī eņģelim Gabrielam. Jūs saprotiet, notiek šī neredzamā cīņa. Un ko mēs te varam latviski pateikt? Ja? Tātad persiešu valdnieks, jeb kņas, kas valdīja pār persiešu valsti caur Kīru rokām. Velns. Tātad būtībā šeit ir velns. Un 21 dienu Gabriels bija tur. 21 dienu. Kamēr Mihails, tas ir Kristus, ja, nāca palīgā, un man izdevās atstāt. Un es paliku pie, redzēt, man te jau ir padzisis, kas ir. Un kur palika 21 dienu? Papras, kā tur ir? Kā tur ir rakstīts? Man stāvēja pretī 21 dienu. Un tālāk? Un redzi, Mihaķelis, viens no tiem pirmajiem valdniekiem, man nāca palīgā. Jā. Tad es tur uzvarēju pie tiem persiešu ķēniņiem. Jā. Un tad uzvarēja. Mihails nāca, Kristus nāca palīgā, un tad uzvarēja. Jo kas notika Persijā Kīra laikā? Kas notika? Tika izdota pavēle par jūdu tauta, lai nāk atpakaļ. Un vēlns darīja visu, lai šī jūda tauta atpakaļ neatnāk. Šeit tiek pavērts šis priekškars. Šī neredzamā pasaule. Jūs saprotiet? Neredzamā pasaule, kur notiek visu laiku cīņa.
Visu laiku notiek cīņa. Un te, ja mēs tā runājam tālāk par šo Daniela 10. nodaļu, tad es palasīšu 19. pantu. Un teica man, kas to teica? Tātad šis eņģelis. Nebīsties mans ļoti mīļais vīrs, miers, lai ir ar tevi, ņemies drošu prātu, jā, drošu prātu ņemies, un esi stiprs. Kad viņš ar mani tā runāja, es sajūtu sevī jaunu spēku un teicu viņam, lai nu tagad runā mans kungs, jo tu mani stiprināji. Tas kungs ir ar lielo burtu, Jā. tātad Kristus ir ar viņu runāja, nevis eņģelis. 20. pāns. Tad viņš man atbildēja, vai tu zini, kādēļ es atnācu pie tevis? Diemžēl man tagad tūliņ jāgriežas atpakaļ, lai cīnītos ar persiešu kņazu. Jūs saprotiet, ko tas nozīmē? Ar persiešu kņazu. Bet kad es būšu ar to galā, tad ieradīsies Grieķijas. Kas tur ir rakstīts? Valnieks jeb kņazs. Saprotiet, vēlns pārvaldīja visas šīs valstis, būtībā ietekmēja. Un debesu eņģeļi, Kristus, šie eņģeļi karo. Saprotiet, tur notiek cīņa, lai pasargātu Dievu tautu, lai piepildītos pravietojumi, lai Kristus varētu atnākt uz šo zemi un lai varētu atnākt arī pie otrās atnākšanas. Pie pirmās un pie otrās. Saprotiet, reāli cīņa notiek. Un tad mēs lasīsim atklāsmes grāmatas, skatīsimies, arī tur mēs redzēsim, kā tiek pašķirts priekškars. Dievs kaut ko nedaudz parāda, lai mēs redzētu, kas ir reālā cīņa. Ko Pāvils raksta vēstulēs? Ne pret miesu un asinīm mums ir jācīnās, bet pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Viņi jau bīd tos cilvēkus. Man patīk, es satiku vienu cilvēku, kuru tēvs bērnībā mežonīgi sita. Tas bija puisis, jau pieaudzis cilvēks. Un kad tā sišana pārtraucās? Tā sišana pārtraucās tad, kad tas tēvs ir istabā un noslānījis savu dēlu, mamma raud, un tad viņš saka mammai, mamma, tu neraudi, ne jau teicis man sita, bet tie ļaunie eņģeļi, kas lika viņam mani sist. Un tēvs vairs nekad pret dēlu roku nepacēla. Tā ir. Saprotiet? Kur ir ļaunums? No kurienes nāk ļaunums? Un tālāk 21. pāns. Bet nav neviena, kas man palīdzētu cīņā pret tiem abiem, kā vien jūsu sargeņģelis Mihails. Saprotiet? Tad, kad Sātans nonāk zemes virsū un cīnās, tad ir vajadzīga tieši Kristus palīdzība. Tas bija laiks, kad Sātans vēl nebija uzvarēts. Tagad viņš ir uzvarēts. Tagad viņš un viņa eņģeļi bēg no debesu eņģeļiem. Bēg. Bet cīņa notiek. Un tas ir atkarīgs, vai mēs lūdzam Dieva žēlastību, vai mēs nelūdzam. Vai mēs kurnam, vai mēs nekurnam. Tas ir atkarīgs no tā. Un tagad, ka mēs varētu darīt tā, varētu darīt šitā, nu tad ir tā. Nu tad ir tā.
ja mēs izvēlamies darīt ne tā, kā vajag, tad Dieva eņģeļiem ir jāatkāpjas. Viņiem ir jāatkāpjas. Jo kāds ir Dieva likums? Tikai sekojot cilvēka brīvās gribas izvēlē. Tikai. Un būtībā mēs ar savu brīvo gribu atļaujam, kas par mums valda. Labi, drusciņi vēl paskatīsimies, drīz jau beigsies. Dievības zīmogs, kas tiek rādīts atklāsmes lapusēs, liecina cilvēkam par radītāja mīlestību. Salmana pamācības 19. nodaļā 23. pantā ir rakstīts: Kunga bijāšana ir uz dzīvību, un kam tā ir, tas būs apmierināts. Izlasa Esteri, tev ir cits tulkojums. Salmana pamācības 19.23. Saprotiet, tātad ticība Dieva mīlestībai un pārvaldošajai aizgādībai atvieglina nemiera un rūpju nastu. Tieši šī ticība. Tāpat jau tā kunga bijāšana ir uz dzīvību, jo tāds būs paēdis un dzīvos ļaunumu neaizskārts. Jā. Tāds būs paēdis un dzīvos ļaunuma neaizskarts. Jā, saprotiet. Jo tāpēc, ka mēs izvēlamies, un tad šie eņģeļi, debesu eņģeļi arī mūs sargā. Bet tas, ka ar mums var notikt daudz dažādas lietas. Piemēram, Ījavs. Sirds šķīsts un sirds skaidrs. Visi miljoni, ko katolicisms nokāva viduslaikos un arī ko šodien nokauja karos, tur arī iet bojā arī uzticīgi cilvēki. Bet viņi neiet bojā mūžībai, saprotiet? Neiet bojā mūžībai. Viņiem beidzās dzīve, un tad viņiem ir augšām celšanās nākošais mirklis. Mums visiem nākošais mirklis ir augšām celšanās uz dzīvību vai uz pazušanu. Kungs draudz ir uzturējis visos garajos vajāšanu, cīņu un tumsas gadsimtos. Tai pāri nav gājis neviens negaisa mākonis, uz ko Dievs savu tautu jau nebūtu sagatavojis. Un kad tad var sagatavot? Tad, kad cilvēks to vēlas un parāda ar savu rīcību. Pret viņa darbu nav cēlusies neviena vara, kuru kungs nebūtu paredzējis. Viss ir noticis tā, kā viņš to iepriekš bija noteicis. Dievs draudzi nekad nav atstājis, bet ar pravietiskiem paziņojumiem vienmēr rādījis, kas to sagaida nākotnē. Un tas, ko viņa gars praviešiem lika pasludināt, ir piepildījies. Un visi viņa nodomi piepildīsies arī turpmāk. Kunga likumi ir savienoti ar viņu troni debesīs, ko nevar iznīcināt nekāds ļaunās spēks. Patiesība ir Dieva inspirēta un sargāta, un tā beidzot gavilēs uzvarot visu pretestību. Vēl kādas atziņas. Dievs ir darījis zināmu savu gribu, un no cilvēka puses ir neprāts apšaubīt to, kas nācis no viņa lūpām. Pēc tam, kad ir runājusi bezgalīgā gudrība, vairs nevar būt šaubīgu jautājumu, kas cilvēkam jāizlem, vai dažādu iespēju, kur tam jāizšķiras. Viss, kas no viņa tiek prasīts, ir atklāta, godīga saskaņošanās ar izteikto Dieva gribu. Paklausība ir augstākais priekšnoteikums gan saprātam, gan sirdsapziņai. Jo uz to jūs esat aicināti, kā Bībelē raksta
jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Bībelē skaidri rakstīts, kā viņi ir mani vajājuši, tā viņi vajās arī jūs. Kam šie vārdi bija domāti? Mācekļiem, ja? Jā. Kas tie viņi ir? Kas vajās? Jā. Tas saucās ļaunē. Kā tajā laikā šos cilvēkus sauc? Farizēji vajāja. Kas farizēji bija? Arī kaut kādi kristieši. Ticīgi cilvēki, vai ne? Dievu baušus turēja perfekti, uzlaboja vēl joprojām. Nu, un šodien, kā jūs domājat, korintiešu, 1. korintiešu, atšķirsim 10. nodaļu. Romieši jau. Es tā domāju, ka tā vajadzētu būt 10. nodaļa. Ir 1. korintiešiem 10. nodaļa. Pašā sākumā 1. pantā. Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru, un visi padebesī un jūrā uz mūzu kristīti. Un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēri no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi, bet šī klints bija Kristus. Bet uz lielāko daļu 5. pāns. No viņiem Dievam nebija labs prāts. Tie ir izdeldēti tuksnesī. 6. Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Un tur ir alku kalpība, netiklība. Un 9. pāns. Nekādināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši un gāja bojā no čūskām. Un nekurniet, kā daži no tiem ir kurnējuši un maitātāji nomaitāti. Un 11. Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika robežām. Saprotiet? Viss tas, kas ir noticis vēsturē, arī notiks pēdējā laikā. Saprotiet, Vēlns ir trenējies 6000 gadus krāpšanā, ļaunumā, viltībā. Un lasot Bībeli, mēs varam ieraudzīt ļoti daudz ko. Un mums ir jāsaprot, šodien vēl ir, kas noticis. Mēs skatīsimies atklāsmes grāmatu. Un es jums izlasīšu no 7. nodaļas. Atklāsmes 7. nodaļa. No 1. panta. Pēc tam es redzēju 4 eņģeļus, stāvam 4 zemes stūros un turot 4 zemes vējus, lai vējš nepūstu ne pār zemi, ne jūru, ne pār kādu koku. Tātad, lai aizturētu ļaunumu, karus, nelaimes, infekcijas, dabas postījumus. Atklāsmes 7, 1. pants. Un es redzēju citu eņģeli nokāpjam no saules lēkta puses. Viņš turēja dzīvā Dieva zīmogu. Viņš sauca skaņā balsī 4 eņģeļiem, kam bija dots maitāt zemi un jūru. Tad ne jau šie eņģeļi maitās, Vēlns jau maitās. Tikai šie eņģeļi vairs neierobežos
vēlna varu. Saprotiet? Un kāpēc Dieva zīmogu vajag? Ko tas nozīmē, ka tu esi apzīmogots? Tu esi derīgs debesīm. 3. pāns. Nesamaitājiet zemi, ne jūru, ne kokus, kamēr mēs apzīmogosim mūsu Dieva kalps uz viņu pierēm. Saprotiet? Mēs šodien dzīvojam apzīmogošanas laikā. Mēs iepazīstam patiesību un izšķiramies par vai pret. Dievs mums dod nākošo patiesību. Mēs atkal iepazīstamies, uzzinām par vai pret. Un ja mēs ejam pa ceļu, pār, un arī varam pretiet, vēl ir žēlastības laiks. Vēl mēs tiekam, kā lai saka, brīdināti. Mums tiek varbūt arī draudināk no Dieva kādos jautājumos. Un tas ir ļoti labi, Dievs nav mūs atstājis. Un tad, kad mēs izvēlamies visās lietās, kur mēs bijām pret, izvēlamies par to un nododam liecību visām debesīm un arī vēlnam, es esmu par to, lai arī ko tu darītu. Tad mēs varam saņemt Dieva zīmogu. Un ko nozīmē Dieva zīmogs? Mēs nekritīsim vairāk. Būs iespēja krist, bet mēs nekritīsim. Tāpat kā miljoni nekrita viduslaikos. Tāpat kā nekrita Daniels. Tāpat kā nekrita Jānis eļas verdošajā katlā. Tāpat kā nekrita 4 Daniela draugi uguns cepli. 3. 4. bija Kristus. Un Daniels jau pēc tam arī nekrīt laubedrē. Viņām bija cita veida pārbaudījums. Un mums arī būtu dažādi pārbaudījumi. Un mēs nodosim šo kardinālo liecību. Un tad mēs varam saņemt zīmogu. Zīmogu uz mūžību. Un tā ir brīnišķīga lieta. Tā ir. Tiksimies nākošo reizi un sāksim ar Atklāsmes grāmatas 1. nodaļu.